piesaistīt kapitālu. Ja? Ko darīt, kurā situācijā, ar ko sākt. Mēs esam izgājuši visiem šiem procesiem cauri un varam pateikt, ka nav viennozīmīgas atbildes. Jums ir vienmēr jānovērtē situācija, kur jūs esat un kas jūs esat. Ja mēs runājam par biznesu uzsākšanu no nulles, jums ir jāmeklē saucamie biznesa eņģeļi, jums ir jāmeklē seed kapitāls, jums ir jāmeklē venture fondi, kuri Latvijā mums jau ir pieejami. Ja jūs runājat par menedžmentu buyout, par M&A procesiem, ja, jums ir jāskatās, kā piesaistīt bez paša kapitāla noteikti arī bankas jau pēdējā posmā, bet pirms tam jums jābūt pietiekoši plašai kapitāla bāzei, kur to jūs varat piesaistīt ar dažādu investīcijas fondu vai arī ar strateģisku investoru palīdzību. Ja. Ja jūs esat nokļuvuši finansiālās grūtībās, tas ir cits stāsts. Jums ir jāskatās iespējas vai nu sarunāt ar banku kopā, mēģināt šo produktu restruktūrizēt, pārunāt refinansēšanas nosacījumus, ja, ļaut pat bankai piedalīties netieši jūsu lēmumu pieņemšanā ar veto tiesībām. Pretējā gadījumā iznākums būs bēdīgs, vai arī meklēt iespējas kādā no situācijām refinansēties citā bankā. Ja. Bet kas ir pamatā, ir jāatcerās, ka jums ir vienmēr jāiejūtās finanšu investora ādā. Jums ir jāatcerās tas, ka ja jūs ejat pie kāda no fondiem, no naudas aizdevējiem, jums ir jāsaprot, ka viņš ikdienā nodarbojās ar to profesionāli un izskata simtiem projektus. Un arī mūsu pieredze rāda, ka tikai no 10 projektiem viens tiek finansēts. Līdz ar to jums ir jābūt tādā formā, jums jābūt tā sagatavotiem, lai finanšu investors jums noticētu. Un līdz ar to es jums iesaku vienmēr, pirms jūs sākat meklēt finansējumu, parunājiet ar jūsu kolēģiem, ar tiem, kas ir gājuši tam cauri, aiziet pie jūsu baņķieru, pakonsultēties un atrodiet arī labu padomdevēju, kurš jums palīdzēs profesionāli piesaistīt kapitālu.